Čau, šodien mēs esam Ogre pret FK Jelgava mačā jau 4 dienās šeit, tāpēc, kad jāliek viss baneri, vējš ir pamatīgs. Cerams, ka viņi nekur neizpūtīsies. Gaidīsim ziņu, vai mums viņi jāliek, bet pagaidām mēs viņus liksim. Jā, un jāpiemina arī, ka šitā ir tā kā noslēdzošā apļa spēle Ogrei, tieši pret Jelgavu. Tā kā šitā būs ļoti svarīga spēle godīgi abām komandām, jo, it īpaši Ogrei jāmeklē pirmā uzvara šo sezonu, tā kā obligāti jāuzvar. Arī Jelgavai, protams, punkts svarīgi uzvars, mums neizšķirs nedara. Arī, protams, Jelgavai svarīga spēle, bet, cerams, ka Ogrei izdosies to pirmo uzvaru dabūt šo sezonu. Kāds mums rezultāts? Bet es domāju, būs sīvs mačs, cerēšu 2-1 gaņiem, arī Ogres panākums. Un tad skatīsimies. Es neko negribu piesaukt, bet tīri teorētiski 3-1 Ogre neiet labā. Es neko nepiesaucu, tās vienkārši tīri teorētiski rezultāts var mainīties pretējais no mana. Tā kā skatīsimies, kas notiks. Tieši tā, skatīsimies un tad vērojam spēli. Pirmais puslaiks ir beidzies, sākās jau otrais puslaiks. Ogri uzbruk, Jelgava uzbruk. Ogrei ir 2 dzeltenās kartītes, ja nemaldos, tā kā ir sīvs mačs. Tiesnesis bišķiņ kaut ko nepareizi izdarījis, bet nekas, Ogrei vēl var uzvarēt. Jā, tieši tā veidojas daudz momentu, žēl vēl 0-0. Otrais puslaiks tikko sācies. Cerams, Ogrei izdosies vairāk realizēt savus momentus, un tad jau skatīsimies, kas būs. Šobrīd Šitens gols bija bez komentāriem, mēs pat neko neteiksim. Viņa vietā laukumā dodas 11. numurs Marks Pečeko. Moments, jā. Pulkstens 17:00. Braucam mājās, ir jau 11 vakarā aptuveni. Zauda bija, nepaveicās mums uzvarēt šajā mačā, diemžēl.
cerams, nākamais būs veiksmīgāk, tie punkti bija svarīgi, Tieši bet tā. nedabūjām punktus. Knut, tavas domas? Jā, diemžēl ļoti sāpīgs zaudējums, teikšu godīgi. Tiešām sūdīgs, nu, teiksim, tā nebija tā realizācija momenti, bet nebija tas finishings. Bet, nu, nekas cerams, bet RFS jau būs labāk, cerams. Bet, Nākošais reizē uzbrukumā paveiksies. nu jā, Paldies, ka skatījāties neveiksmīgi. mūsu video. Jā, tiekamies citos video. Atā. Paldies visiem faniem, kas šodien bija atbalstīti mūs. Tiešām varēja dzirdēt un jūtam jūsu atbalstu. Cerams, ka nākotnē spēsim nest uzvaras. Tas bija grūtākais šūkam. Es teiktu, ka grūtākais pat nebija pretinieku komanda, bet laikapstākļi. Īpaši pirmajā puslaikā ļoti grūti pretvējā spēlēt. Un, nu jā, cīnījāmies, bet vajadzēja vairāk. Vai tu atmēri tavu pašu sniegums? Es šodien spēlē teiktu, ka vairāk nekā jā, bija vairākas nepareizas darbības aizsardzībā, kas noved līdz pretinieku sitienam, bet citādāk bija ok. Vai tev vispār apmierināja komandas sniegums? Vēlreiz? Vai tev apmierināja komandas sniegums? Nu jā, mēs rukājām, bet vajadzēja vairāk. Es teiktu, ka mēs noteikti esam spējīgi vairāk, īpaši uzbrukumā mums vajag vairāk sitienus pa vārtiem, lai gūtu tos golus un uzvarētu pretinieku. Kas pietrūka tam vismaz vienam punktam? Pietrūka koncentrācija. Uz otrajā puslaikā mēs bijām nedaudz tādi jau, varbūt atslābuši. Domājām, ka vējš pārāk daudz palīdzēs, bet aizsardzībā nedaudz nogulējām un ielaidām vārtus. Labi, paldies, arī būs viss. Paldies!